ar zināšanām, kuras tu vari iegūt konferencēs vai, teiksim, klausoties sarunas, ar tām nepietiek. Sākot strādāt, tā es sapratu, ka visi vadi nav vienādi. Ir varu vadi, un tad ir optikas vadi. Agrāk man rakstīja tādi, kas ir izgudrojuši platformu, kā aprēķināt emisijas, un tagad raksta, kas izgudrojuši platformu, kā rakstīt pārskats. Globālo pārvērtēšanu, to mēs arī esam ielikusi mūsu metodoloģijā, nav vērts biežāk darīt kā reiz 3 gados. Ilgtspēja, zaļā domāšana, bizness. Jep, tu klausies podkāstu Zaļā ziemeļmeita, un mans vārds ir Maija Āboliņa-Tomsone. Seko podkāstam Spotify un Apple podcasts un nepalaid garām jaunākās epizodes. Sveiks, klausītāji! Šodien pie manis ir ciemos, nebaidīšos teikt, ESG nozares leģenda Adriana Kauliņa, TET ilgtspējas vadītāja. Sāruna, kuru jūs man kulāros pasūtījāt jau sen, un tikai vajadzēja saņemt drosmi pašu Adrianu uzrunāt. Un te beidzot šī saruna ir klāta. Un pēc tam vēl par kādu tēmu. Adriāns praktiskā pieredze ilgtspējas ziņojumu veidojot pēc ISRS standartiem. Kā viņa organizē dubultā būtiskuma novērtēšanas procesu, kā viņa nodrošināja datu esamību un analīzi, vai viņa izmantoja arī AI palīgrīkus, un kā viņa uzrauga TET ilgtspējas mērķu ieviešanu organizācijām. Un, protams, Adriāns personīgais stāsts, kā tad viņi satikās ar ilgtspēju. Ko lai labi skan? Adriāns, sveika! Labrīt! Man ir ļoti liels prieks un gods tevi sveikt podkāstā. Daudz klausītāji ir izteikuši vēlmi dzirdēt tevi, tavu stāstu, tavu redzējumu par lietām, kā tās ir mainījušās un attīstījušās, un arī par to, ko tu dari šobrīd. Un es zinu, un es arī redzēju, ka tu paveici vienu no tādiem pirmajiem lielākajiem darbiem vispār ilgtspējas nozarē, uztaisīja ilgtspējas reportu pēc jauniem ISRS standartiem, kas arī būs mums šodien tāda viena no galvenajām sirds tēmām podkāstā. Bet man ļoti patīk sākumā viesiem uzdot tādu iesildošo jautājumu, kurš tad kuru atrada? Kā sākās tavas attiecības romance ar ilgtspēju? Es par pretrunā manai mērķtiecīgajai dabai šis bija tas gadījums, kur ilgtspēja atrada mani. Jo strādājot Swedbank, ilgtspējas pienākumi bija manā dienas kārtībā jau no pašas pirmās dienas. Un tie varbūt ieņēma kaut kāds 10–15%, jo Zviedru organizācija un tur šie principi un vērtības un prakses jau bija iedibināts, un man bija tā kā ar vienāds jāpieskat, jāizpild ilgtspējas indeks, jāizsūta Zviedriem nepieciešamie dati pārskatam. Un tad tas tādā plato līmenī ilgus gadus stāvēja, un tad pēdējos gados bija burtiski tāds izrāviens, kur tie 15% uzskalojās uz 100 un pat pārskalojās traukam pāri. Un es ļāvos novērtējot, ka tā ir tāda, faktiski 21. gadsimta tāda jaunais biznesa standarts, kur ir vērts saprast un tā kā līdz kaulam izkost. Kas ir tas, kas tev pašu visvairāk aizrauja ilgtspējas tēmā? Es laikam ticu tām vērtībām, kas ir kopumā faktiski visi ilgtspējas konceptu pamatā, vai tā ir uzņēmuma ilgtspēja, vai tā ir ilgtspēja pēc būtības. Es esmu pētījusi un iedziļinājusies arī tajos klimata sasilšanas jautājumos, un es ticu, ka tie procesi notiek, un es arī ticu, ka cilvēks spēj vienoties un mainīt lietu kārtību par to, kurš šķiet līdz šim neiedomājam. Un tādu ticību man stiprināja, redzot, kā mainās sabiedrības un arī valstu nostāju un attieksme Ukrainas-Krievijas kara gadījumā, kur ir iespējams atteikties no tirdzniecības ar Ukrainu, tirdzniecības ar Krieviju, kaut arī ne uzreiz, bet tam vajag pierašanu un tādu pieņemšanu un pakāpeniskumu, bet ir iespējams mainīt lietu kārtību, kas līdz šim ir likusies nemaināma. Un tāpat arī par to ilgtspējas daļu, kas ir šī sociālā daļa, par vienādām iespējām un pēc iespējas labāku dzīvi pilnīgi visiem cilvēkiem. Kas ir interesanti, ir tāda donut economy, jeb virtuļa ekonomika, un viņas radītāja Keita Woodworth, viņa minēja, ka Covid parādīja visai pasaulē to, ka lielie līderi var atnākt vienā vakarā sanākt kopā un pieņemt lēmumu visai pasaulē, kas maina uzreiz jau rītdienu, respektīvi, kas jau stājās spēkā rītdien, aiztaisīt pasauli ciet.
Un kas tikai nozīmē to, ka visas šīs atrunas par to, kāpēc mēs kaut ko varam vai nevaram izdarīt klimata jomā vai sociālajā jomā vai tā tālāk, tām nav pamats, vai ne, ka mums tur nav spēka, mums tur vajag parunāt un padiskutēt. Nē, Covid parādīja tieši to, ka ja mēs gribam, ja mēs apņemamies, tad mēs to varam izdarīt tūlītās un visi kopā un radīt tādu lielu potenciālu spēku un jaudu, kā problēmu īstenībā risināt. Ir vajadzīga tikai tā gribēšana. Un tad vienam tā gribēšana ir bailes, otram tā gribēšana ir atkal tāds vīzija, motivācija, vērtējums, cerības to labo. Saki, lūdzu, ko ilgtspēja ir mainījusi tavā dzīvē, tavos uzskatos, tavos paradumos? Īstenībā, sākot darīt vienu lietu, tā pavelk līdz pārējās. Man liekas, varbūt tāda interesantākā praksē, līdz tādam minimumam, kā tur atkritumu šķirošana ir. Es 2 gadus dzīvoju bez automašīnas, manai mašīnai beidzās līzinga termiņš, un es izlēmu, es neņemšu jaunu mašīnu, es pasīšos, kā ir dzīvot bez ar riteni, ar sabiedrisko transportu, ar koplietošanas mašīnām. Un te uzreiz, protams, man ir jāliek klāt atsauci, kad es dzīvoju centrā un strādāju centrā, un man nav lauku māja. Ja? Un tas droši vien tā bilde būtu savādāk, un līdz ar to man tīri labi iet. Un tad vēl es pagājušā gada oktobrī pieņēmu lēmumu, es pamēģināšu, kā ir neēst gaļu. Bet ne tā fanātiski. Un es vispār neesmu fanātiskais tips ne pēc viena parametra ilgtspējas jautājumos. Tā skaitā es arī neesmu tāda baigā sludinātāja. Bet tā kā pamēģināšu situācijās, kuras es aizgāju uz ballīti, un tā izrādās ir burgeru ballīti, un saimnieks ir lepns saviem burgeriem. Skaidrs, ka es ēdīšu to burgeru. Bet es pamēģināšu. Un tīri labi iet. Un ir, protams, lietas, kuras vēl tur būtu jāapmācās, kā tur labāk balansēt visas tās uzturvērtības un tā. Un man liekas, kā es tur man mājās man ir suns, man ir trusis un man ir bruņuruputs. Kā es tur bučoju to savu trusi un tad pēc tam ieist viņu brāli. Gaļas pīrādziņu. Jā. Atskatoties atpakaļ uz to brīdi, kad tu tā paņēmi to ilgtspējas paspārnē un sāk tās lietas pa 100% virzīt. Un šodien, kas ir tās pārmaiņas, kuras tu tagad var tā novērtēt un teikt, kas ir mainījies būtiski, ko tu redzi un ar ko tu varbūt pati savu uz pleca uzsita. Šitas ir izdevies. Man atziņa, ka es apmēram esmu kaut kādus vidēji apmēram 2 gadus pa ātru priekš kopējā sabiedrības tāda trenda. Un līdz ar to ir diezgan grūti, tajā brīdī, kad tu runā par kaut kādām lietām, visus tev skatās kā uz kosmonautu, un tad paiet laiks, un pēc kaut kāda vidēji, 2 gadi, un tad tu skaties, tas sarunas aiziet jau tā kā plašākā lokā, un kaut kādā mērā. No vienas puses, personīgi man vairāk nav interesanti, jo šito jau es esmu apguvusi, es esmu gatava iet tālāk, bet ir kopumā, man liekas, šī tēma un tā izpratne par to tēmu, viņa virzās sabiedrībā, viņa lēnām, bet virzās. Un tas ir tas lielākais gandarījums, laikam. Gan daudz ir īstenot īstenībā, gan pasākumi, gan izglītojošas kampaņas, gan vispārējais, lai to tēmu iekustinātu. Zini, man liekas, te lokāli mēs drusku esam aizķērušies tajā runāšanā un izglītošanā, jo, piemēram, arī uz Ilgbūtības konferenci aizejot jau kaut kāds 3 gadus, joprojām viss tādā hipotētiskā līmenī, kā tas būs un ko tas dos un kāpēc uz to jāiet, un mazāk ir to stāstu, kā mēs darījām šito un kā mums gāja, un mēs šitā darām, un varbūt atziņas ir tādas. Mēs joprojām tādā sludināšanas līmenī esam aizķērušies. Bet, protams, arī visām pārmaiņām ir nepieciešams laiks. Kā tev šķiet, kas ir tas galvenais, kas mūs attur aktīvi sāk darboties un īstenībā reāli arī aktīvi īstenot to ilgtspēju? Tagad mēs viņu īstenojam aktīvi lielajos uzņēmumos, tāpēc, ka mums ir regulējums, kas mums nosaka šo īstenoti, bet arī bez regulējuma, kāpēc mēs kavējamies?
Varbūt zināšanas. Zināšanas, bet tādas zināšanas līdz kaulam par to, kas ir tās lietas un kā tās ir darāmas. Un es domāju, varbūt ar tādām zināšanām, kuras tu vari iegūt, konferencēs vai, klausoties sarunas, ar tām nepietiek. Varbūt drusku vairāk tomēr tādas akadēmiskas zināšanas vai tādas profesionālās izglītības zināšanas, kas tev iedod tos rīkus un pārliecību par to, ko tu dari. Maza reklāmas pauzīte. Vai zini, ko es daru ikdienā? Palīdzu lieliem un maziem uzņēmumiem ar ESG jautājumiem. Mans spēks ir ESG audits un uzņēmuma atbilstības ISRD prasībām, ESG stratēģija un ilgtspējas ziņojumu. Ieskaties ziemeļmed.com un uzzini vairāk, kā varu tev palīdzēt ar ESG jautājumiem. Vai raksti man uzreiz maija@ziemeļmed.com un liekam galvas kopā, kā spēcināt ilgtspēju tavā uzņēmumā. Starp citu, es varu arī būt tavs mentors ilgtspējas tēmā vai vienkārši skats no malas, kas iedos profesionālu vērtējumu par taviem ilgtspējas mērķiem, procesiem, ziņojumu vai komunikāciju. Bet tagad gan atpakaļ pie sarunas. Vai tev pašai bija viegli pāriet no Svetbankas uz Tetu, kur tev principā bija jau tā ļoti jau ar rīkiem jāsāk strādāt un veidot šo te ilgtspēju, ja tomēr tie divi amati abos uzņēmumos bija gana vienādi? Nē, tas noteikti ir atšķirīgi, bet tas ir tieši tas, ko es gribēju un kāpēc es pārgāju uz Tetu, ka es gribēju tieši vairāk to praktisko darbošanos ar visiem šiem te rīkiem. Es gribēju saprast un izmēģināt, ko nozīmē aprēķināt emisijas no skopu 1 līdz skopu 3 un ko nozīmē tādu ilgtspējas pārskatu uztaisīt un arī veidot sistēmas, pieejas, prakses, kaut ko mēģināt un testēt, un arī tā skaitā saprast, kā šie koncepti reāli virzās īstā dzīvā biznesa vidē, kur, protams, ilgtspēja nav vienīgā prioritāte, un uzņēmumu žonglē ar ļoti daudzām vajadzībām. Un Svetbankā man vairāk bija tāda izglītojoša loma, jo tās praktiskās lietas, tā īsti ņemot, vai Zviedri darīja paši, vai arī bija radījuši sistēmas, kā to darīt, vai arī tās bija tādas ļoti specifiskas lietas, teiksim, portfeļa emisiju aprēķināšana līdz kas nebija manas kompetences lokā. Tāpēc tie pienākumi ir atšķirīgi, bet lielā mērā panākuma atslēga ir spēja apgūt jaunas tēmas un vienlaikus mācīties un iet uz priekšu, un tādā varbūt agile stilā. Kas ir tas, kas tev, teiksim, tagad tavā ikdienā ritīgi aizrauj? Kad liekas, šito lietu tagad darīt būs baigi forši. Un kas ir tas, kur tu savukārt jūti, te ir tāda, buksēšanās, bremzēšanās, tavs izaicinājums varbūt? Es esmu tā savā prātā iedomājusies, ka man būtu ļoti vērtīgi iziet visu to ciklu, sākot ar emisiju rēķināšanu, un tad tā kā nākošais līmenis, un es tagad emisiju stāstā esmu tikusi līdz tiem science-based targets, kā būs tos noteikt, okay. un tur pierādīt, un saprast, un veidot to dekarbonizācijas, to ceļu. Pat būtiskuma analīze no sākumā, tu teiksi, kādu pamatprincipu, un tad kā tu iestrādā tur tos konceptus iekšā, un cik tas vispār ir realistiski, un tad tur piegādātāju novērtēšana, un kā to visu turklāt izdarīt nevis tā procedūriski, bet tā mēģinot arī saglabāt to līdzsvaru, to veselā saprāta līdzsvaru, neaizejot tā kā par burta kalpu, saglabājot to ideju, bet mēģinot to tā kā salāgot ar tām reālajām praktiskajām norisēm. Un tad tādas jaunas lietas, tur ir tāds vienmēr tāds drebulis, nezinu, to mācīšu, izdosies, bet, interesanti, kā tas viss notiek. Un tad, protams, ir arī
daudzas tādas rutīnas, ikdienas lietas. Piemēram, es nevarētu teikt, ka pārskatu rakstīšana būtu tas, kas ir mana pasaule. Ar ko tu cēlies no rīta? Šodien rakstīšu 10 nodaļas. Es ar sakustiem zobiem skaitu atlikušās nodaļas. Okay. Tas jādara. Bet, cikot, radīt jaunas lietas ir daudz aizraujošāk nekā uzturēt rutīnu, bet katram darbiņam ir abas puses. Tā garoziņa. Kā tev gāja ar kolēģiem? Cik tev kolēģi bija saprotoši visā kopumā šajā datu sistēmas veidošanas, uzkrāšanas, analīzes procesā un vispār kopumā uz ilgtspēju? Kā Tets skatās? Tets ir ļoti racionāls, un tur vienmēr būs jautājums, kāpēc mums šito vajag un kā tas mums palīdzēs mūsu ikdienas rezultātos jau šodien. Un tur dažreiz tās atbildes klibo, jo tu teici, ka ir iespējams mainīt lietu kārtību, bet ir ļoti būtiski, ka mēs visi to darām. Respektīvi, ja tu esi tāds viens čempions un tev tas, teiksim, kaut kā tie tirgus mehānismi tev neatbalsta, tev nav klienti, kas pieprasa, tā īstenībā tev nav bankas, kas šito pieprasa, tad ir grūti pamatot, kāpēc tu viens tā dari un viss pārējie joprojām to var nedarīt. Bet es domāju, tā lielā izpratne par to, ka šitā lieta ir tāds new black, tas vienkārši ir tāds ikdienas domāšanas un darīšanas standarts. Un arī īpaši jaunās paudzes kolēģiem tas liekas, ka tās lietas, kuras mums ir jādara, un tas ir tā kā paši par sevi saprotams prakses. Tā kā varbūt tur tādas strīdēšanās ir vairāk par tādu, vai tieši šodienu, vai tieši šo, ne tik daudz, ka par to pašu ideju kopumā. Jā, tas ilgtspēja ir parasti tas izaicinājums, ka ilgtspēja ir ilgtermiņš, ilgtspēja maratons, ilgtspēja nav sprints. Un, lai dabūtu to rezultātu šodien, tās ir tas aspekts, ko es vienmēr saskatu, kad ir tam ilgtspējas speciālistam, ilgtspējas vadītājiem ir jābūt arī ļoti gudram finansistam. Jo tas ir par biznesa modeļu būvēšanu patiesībā. Par biznesa scenāriju veidošanu, kur tu skaties, ja mēs pamainīsim šito vienu mainīgo, kā tas mums ietekmēs visu pārējos procesus, kā tas mums ietekmēs vispār šo finanšu plūsmu un outcome no tā visa. Un tas ir tāds diezgan grūts vingrinājums. Un tur ir, tāpēc arī es saku, ka tas finanšu direktors lielos uzņēmumos patiesībā ir tas ilgtspējas speciālists labākais draugs, jo tā nauda tur ir neapšaubām, viņi ir visos tos procesos, un tā ilgtspēja grozies kā grib, tās lietas, kas tiešām maina kaut kādus tos rezultātus un virza šo te pozitīvo ietekmi, viņas ir ar lielām investīcijām. Lielākām, mazākām jautājums, kā mēs viņas ieplānojam, kā mēs viņas sadalām pa periodiem, bet tām investīcijām tur jābūt klātesošām. Jā, man liekas, kaut kādā brīdī jau tos low-hanging fruits mēs jau esam aplasījuši, un tur vairāk nav stāsts par to, ka mēs tur nomainīsim lampiņas, un tad mēs ietaupīsim šitik. Tā fāze ir pagājusi, un tad mana prakse rāda, ka ir ļoti būtiski ar biznesa virzienu īpašniekiem runāt, un viņiem rādīt, redzi, tavā ziņā ir šitie aspekti, un šiem ir tā pozitīvā, tā vides ietekme. Un brīdī, kad tu pieņem lēmumus, jo dienas beigās jau tie, protams, ir komerci cilvēki, kas to savu produktu attīst un veido, ir būtiski, vai apzināties, vai arī ir kaut kāda tāda laba gadījuma, kur tu spēja pateikt, ka iešana uz šo jauno modeli tev arī ir tas nākotnes jautājums, ieņēmumu jautājums. Piemēram, labs stāsts ir par datu centru biznesu, kur viens modelis ir izīrēt telpas savā datu centrā un daudz efektīvāk ir iespējams strādāt mākoņu pakalpojumos. Gan mums kā pakalpojumu sniedzējiem, gan pakalpojumu pircējiem. Un tas ir, un plus vēl arī visi šie vides aspekti, kas ir energoefektivitāte, mazāk iekārtas, viss optimāls resursu izmantošana. Un tas ir tādi
ir tādi viegli stāsti, vai, piemēram, televīzijas pārveidošana, kur no interaktīvās televīzijas mēs faktiski visa sabiedrība jau lēnā garā pāriet uz to Netflix tipa televīziju, kas ir, un arī tetam ir savs Netflix, savs TET plus šis te risinājums, kur tev vairāk nevajag tās dekoderu kastītes, kur arī tu vari televīziju skatīties ne tikai televizorā, bet arī, teiksim, datorā, planšetē, telefonā, kas iedod to būtiskāko kaut ko pievienoto vērtību tieši no tā video satura patērēšanas efektivitātes. Un tur arī ir tas kopējs redzējums par to, ka tā ir televīzijas nākotne. Un tad ir tas tāds vieglais, labais stāsts, bet skaidrs, ka tur klupšanas akmeņi gadās ik pa brīdim. Kā jūs nonācāt pie kopējiem ilgtspējas mērķiem, strateģiskiem mērķiem, un kā vispār to organizējat, šo strateģisko mērķu izvirzīšanas procesu organizācijā? Te ir, domāju, divas lietas pieminamas. Pirmkārt, ņemot vērā, ka TET ir uzņēmums, kurš ļoti diversificētu biznesu, tad ļoti daudz biznesa virzieni. Un tā īsti ņemot, es vēl visu lauku neesmu zem tāda vienota ilgtspējas tvēruma palikusi, jo mums arī ir mūsu celtniecības virziens šī Citrus Solutions, un viņa meitas uzņēmums Vācijā, kurš tad man tajā konsolidācijas procesā vēl ir jāpievieno, un lai tad būtu tas pilnais tvērums. Līdz ar to, faktiski mēs runājam šobrīd par pārējiem grupas uzņēmumiem, un tad tur ir dominējošies šīs biznesa virzieni, kuri tad arī nosaka toni, kas joprojām tad ir šie telko, internets, televīzija, datacentrs, B2B, IT, kas jau tomēr ir tāda radniecīga biznesa ar vienotiem izaicinājumiem, un tur to tvērumu, tos lielos mērķus ir diezgan viegli saskatīt, ietekmes viegli saskatīt, un no tiem arī izrietošos te mērķus saskatīt. Un tad, tā kā tas darbs ir tā līdz pusē padarīts, bet tīri strateģiski mums tas mūsu strateģiskās plānošanas process, un arī varbūt tieši tāpēc, ka mums ir šis te diversificētais profils, ir biznesa virzienu stratēģijas, un tad ir tādas šķērsgriezums stratēģijas, pieņemsim cilvēkvadības stratēģiju, un arī ilgtspējas stratēģiju, kas iet cauri visām biznesa līnijām. Šobrīd varbūt tas ir tāds optimālais modelis. Var jau būt, ka ar laiku mēs varam nonākt pie kaut kā tāda, ka tāda ilgtspējas stratēģija viņa ir tik ļoti ieblendojusies katrā tajā biznesa virzienā, ka dienas beigās jau tā ir daļa no kopējās tās biznesa vīzijas, bet jebkurā gadījumā ir ļoti būtiski, vismaz varbūt tādā sākuma posmā, ka tu spēj tādus izlasīt tos būtiskākos elementus, apkopot un tad atbildēt, kas tad ir tā tava uzņēmuma ilgtspējas stratēģija. Nevis teikt, mēs tur esam ilgtspējīgi katrā solī, ko mēs darām, to tā nevar izdalīt. Un kas tad ir tie galvenie mērķi, ko esat sev izvirzījuši? Tādi, kas ir publiski. Tie arī ir mūsu arī pārskatā visi publicēti, kas faktiski lielā mērā izriet no tiem mūsu tās ilgtspējas stratēģijas, kas ir dekarbonizācija, kas ir dematerializācija un kas ir jauns bizness. Un dekarbonizācija, protams, tā kā visi šie manas nosauktie biznesa virzieni ir lieli elektroenerģijas patērētāji, tad loģiski, un ir skaidrs, ka šo elektroenerģijas patēriņu nebūs iespējams mazināt, jo pasaule digitalizējās, nāk iekšā jauni, tas pats mākslīgais intelekts, kas ir liels resursu patērētājs, un tad enerģijas patēriņš būs augošs ar energoefektivitāti. Tur ir kaut kādas iespējas, bet tās ir limitētas. Līdz ar to faktiski tā ir pāriešana uz zaļo elektrību. Un dematerializācija, tad arī viss šie biznesa virzieni lieli
iekārtu patērētāji vai nu tieši vai mudinot, respektīvi, lai šo pakalpojumus varētu patērēt klienti, iekārtas viņiem ir nepieciešams. Un tad, protams, tā ir atbildība arī par to, kā ar iekārtu atkritumiem tikt galā, kas ir tā īsti ņemot vienu vēl no tām augošām un pēc augošā sarežģīto atkritumu plūsmu, kas līdz šim vēl mēs neesam iemācījušies viņu tā smuku sadalīt reizinātājos un pēc tam atkārtot izmantot. Un līdz ar to, teiksim, viss, kur pēc iespējas mazāk iekārtas ir iespējams izmantot, šādi tipu risinājumi ir tas, kas nāk iekšā dažādās biznesa līnijās, te pašā datacentra biznesā, te pašā, teiksim, televīzijas biznesā, arī, teiksim, kaut kādas tur optimālas tehnoloģijas, piemēram, optiskais internets, kas sākot strādāt, te tā es sapratu, ka visi vadi nav vienādi. Ir varavadi, un tad ir optikas vadi, un tie optikas vadi īstenībā, tur ir vajadzīgs metāls un arī mazāk iekārtas kopumā tajā tīklā. Un tad arī tas arī ir viens no tiem risinājumiem. Un tad trešā lieta ir, ja mēs runājam par tādu stratēģiju, tam ir jāved uz attīstību. Protams, arī šie divi iepriekšējie varētu būt kaut kas tāds pēc tāda tipa biznesa, pēc kura vajadzētu augt pieprasījumam. Bet jauns bizness, un tas ir tāds īpaša lieta tieši šī te informācijas tehnoloģiju nozarē, kur risinājumi, kas spēj palīdzēt citām nozarēm taupīt resursus vai kaut kā lietas darīt efektīvāk. Piemēram, ir šis te viedais apgaismojums, kur mums ir tāds testa, tāds biznesa virziens, skatāmies, kas no tā iznāks, vai kaut kāds arī šīs te mēdī tehnoloģijas vai mākslīgā intelektā darbības virziens, kur ir iespējams, teiksim, balss uz tekstu, kādas iespējas tās dod cilvēku apkalpošanā, arī piekļūstamībā un tā tālāk. Bet arī tas pats mūsu pamatbizness, ja pieeja internetam, pieeja tādam jaudīgam internetam, kurš arī tajā pašā laikā ir teiksim, tas energoefektīvākais veids, kā tikt pie interneta, un cilvēku prasmes šīs tehnoloģijas izmantot savā labā. Ja, un tas viss ir tie virzieni, kurā tas bizness varētu augt paralēli tam, kā to esošo biznesu, kā viņu saglabāt tādu, lai pēc viņa būtu pieprasījums arī, teiksim, tādos jaunu vērtību apstākļos. Saka, lūdzu, kā tu nodrošini to, ka šie mērķi tiek reāli īstenoti, ka viņi iedzīvojās šajās dažādās biznesa funkcijās un arī departamentos, un ka notiek kaut kāds progress šo mērķu sasniegšanā? Man liekas, ka tā ir tāda tradicionāla vispār, tāda mērķu izvirsīšanas un uzraudzības pieeja, jo faktiski šī biznesa stratēģija viņa ir rezultējusies pa visām šīm te virzieniem kopā. Mums ir 27 mērķi, un no tiem 5, kas raksturo tādas visbūtiskākās mūsu ietekmes, viņi ir ielikti arī tajā matricā, kas ir uzņēmumu kopēji mērķi. Blakus finanšu mērķiem stāv arī šie, tas pats energoefektivitātes, iekārtu pārizmantošanas, cilvēku labbūtības un tie būtiskākie mērķi, kuri tad, reiz ceturksnī viņi iet caur valdes padomes monitorēšanu, vai mums tur ir kaut kādas novirzes, nav novirzes, tos 27. Tie vairāk tādā pieskatīšanas režīmā, un tad tie 5 ir tādi, kur, protams, ir liela interese no visas uzņēmuma komandas, jo no tiem ir arī atkarīgi, teiksim, kaut kāda mainīgā atalgojumā daļa. Piesaistīts pie mērķa izpildes, ikgadējā mērķa izpildes. Jā. Paprasīšu tagad par pašu ziņojumu. Tu minēji, ka tātad, rakstot ziņojumu, tātad ir jāspēj saglabāt veselais saprāts, lai nepazaudētos tajos burta likumos un saprast, kur tad ir reāli pēc būtības vērts to fokusu likt. Cik tev daudz sanāca tādas reālās jēgpilnās lietas tavā vērtējumā šiem standartiem, un cik daudz tu saskatīji, ka patiesībā tie standarti satur tādas, nevisai vajadzīgas lietas?
Tur tādas atrakstīšanās, protams, elementi ir, un viņos jau droši vien ir kaut kāds tāds racionāls, jo ir citas regulas, ir citas, teiksim, tas pats finanšu institūcijas, kurām jāvāc tirgus dati tur par noteiktu uzņēmumu sniegumu. Un tā vietā, lai viņi to vērtējumu taisītu uz saviem pieņēmumiem, tad šis ir mēģinājums vākt faktiskos tirgus datus, kas faktiski uzliek arī to slogu uz uzņēmumiem tādu informāciju tur apkopot un aprēķināt. Un dažbrīd tur iznāk tāda neloģisma, jo ir šis standarts, kas prasa, tur ir nodefinēti NACE kodi, kur tad, teiksim, tā kā vides ziņā skaitītos tie ļoti ietekmīgi, pieņemsim mazumtirdzniecība vai elektroenerģijas tirdzniecība, kas arī mums ir. Bet mūsu situācijā tie nav, teiksim, ar vides ietekmi viņiem nav, tāpēc, ka elektrības tirdzniecībā faktiski mēs neesam ražojuši, mēs esam tā kā tikai pārdevējs, un savukārt mūsu veikalu tīkls ir nelieli veikali tirdzniecības centros, kas droši vien atšķirtos no tās pieejas, ja tu esi tur kaut kāds milzīgs retailers, vai ne? Un tad sanāk, ka man ir ļoti jāatskaitās par šiem diviem virzieniem, bet par datu centru biznesu vai par telko tīklu, kas te īstenībā arī ir tie 80% enerģijas patērētāji, par tiem man tā kā īpaši neviens neprasa. Ja. Bet tajā pašā laikā visi šie jaunie koncepti, viņiem ir nepieciešams laiks tā kā apbružāties, un tad ar laiku viņam kaut kā tomēr izkristalizēsies tāda loģiskāka pieeja, jo es domāju arī, tad, kad pirmos finanšu pārskats rakstīja, diez vai viņi bija tik strukturēti un sakarīgi un niansēti, kā viņi ir šobrīd, gan jau tie arī izgāja savus. Tas ir tā kā to pirmo pankūku, kas nekad nesanāk. Viņi vienmēr paklusām apēd, jo tad ģimenei to pankūku nevar dot. Tieši tām pankūkām ir. Bet kopumā es daudz arī skatos, kas notiek pasaulē un kā, teiksim, globālie, tieši mūsu nozares spēlētāji, kādi ir viņu pārskati. Un, godīgi sakot, man kaitina visi tie ūdiņainie pārskati, kur tur stāsta puslapas garumā, tad skaisti vārdu savirknējumi, kur tā īsti nematā neko neizsaka. Līdz ar to tāda racionālā pieeja, kur tu uzskaiti, redz, mēs darām šito un šito mēs nedaram, un tur tas cipars ir tāds. Un manā skatījumā tas ir simpātisks, jo tā ir informācija, kur tev ir nozīmīga, kaut vai arī pieņemsim kā darba ņēmējiem, ka tu gribi saprast, kas tad būs, kādu profilu uzņēmums ir tas, uz ko tu grasies iet strādāt, vai ne, vai ko viņi dara un ko viņi nedara, un tu nepazaudējās teiksim, skaistiem vārdiem, bet ir tā kā par lietas būtību, kas tad mums ir tas svarīgākais, un vai es kā lasītājs piekrītu, ka tu dari to svarīgāko vai nē. Es domāju, ka to pazaudēšanos vēl var arī nejauši izdarīt, tas likuma normas mēģinot interpretēt. Tad, teiksim, arī tas pati tā pieeja, šis tā dubultā būtiskuma vērtēšana, kur tu skaties, kādas ir tavas kā uzņēmuma ietekmes un kā ārējais procesi ietekmē tevi kā uzņēmumu. Un tur dažādos semināros klausoties, tur visādi matemātiski modeļi tiek būvēti, kur, ja tu pārāk sarežģīti to uztaisi, vai tu pats esi spējīgs strādāt ar to, un tavu kolēģi saprot tajos ciparos un novērtējumos, kur tu pazūdi. Līdz ar to, teiksim, varbūt mēģināt arī kaut kādus tādus drīzāk principus, un varbūt pat nevienmēr arī vajag tos kvantitatīvos, dažreiz arī ar kvalitatīviem principiem tikt galā, lai viss tas process nepazaudētu jēgu. Es tagad tev paprasīšu to jautājumu, ko noteikti klausītājs, katrs klausītājs saka, Maija, paprasi. Kā jūs uztaisījāt dubultā būtiskuma novērtējumu? Kāds bija tavs process? Kādi bija tavi soļi?
Tu zini, lai mēs varētu virzīties pietiekoši ātri, es domāju, veiksmes pamats bija labi sagatavots priekšlikums no manas puses, labi sagatavots redzējums par to, kas ir tās mūsu ietekmes. Un šo informāciju lielā mērā ir iespējams iegūt dažādus nozaru standartus, pētot arī teiksim, Eiropas lielo spēlētāju šīs te būtiskās jomas, izzinot ar faktiski no nozares praksēm. Un vēl kas ir arī manās, teiksim, tad tu iegūsti kas, un tad cik tas ir svarīgi, to saprašanu tu lielā mērā iegūsti. Redzi, es esmu tādā situācijā, ka es esmu vadības komandas līmeņa spēlētājs, līdz ar to man ir tas helikopters skats, kādas lietas notiek, cik viņas ir svarīgas, kā visas lietas iet savā kopā. Un es varu tādu to lielo tvērumu un to lielo tādu priekšlikumu un skatījumu sagatavot. Un tad man ir šis sagatavotais tas skatījums un vērtējums, un tāda ir validācija ar kolēģiem, kur iznāk ārā kaut kādas lietas, kuras es nezināju, vai tomēr tās lietas ir savādāk. Bet ir būtiski arī visu laiku saglabāt to tādu helikopteru skatījumu, jo katras jomas tam speciālistam, ekspertam, vai tas ir ārējais vai iekšējais eksperts, viņam jau liekas, ka tā viņa joma ir tāda svarīgākā un tie riski tur ir visaugstākie, un tad spēt to visu tā kā nokalibrēt tā, lai tā bilde kopā sarakstās un tad ir tāds, tas kolēģi vērtējums, un tad ir vērtējums atkal, jau, kad tas viss ir nokalibrēts tādā valdes līmenī. Un no finanšu puses, tur, protams, apakšā ir mūsu risku vērtēšanas principi, tie ir tie paši, jo faktiski tā finanšu ietekme viņa jau dienas beigās kaut kādos ciparos šur tur precīzākos, šur tur vairāk tādā sajūtu līmenī tajos ciparos, kā viņa varētu iztulkoties, un tad tā ārējā ietekme. Tā ir arī varbūt kaut kādas pieredzes, bet arī lielā mērā tas ir kvalitatīvs, ne kvantitīvs mērījums. Tā. Vai jūs iesaistījāt ārējās ietekmes puses kaut kādās diskusijās, vai jūs iesaistījāt darbiniekus? Tajā brīdī, kad ir apmēram, kad bija tapis, šitās ir tās mūsu tēmas, cik viņas ir svarīgas, pirms to vērtējumu darīt, mēs taisījām to pieeju, kas ir aptaujas par to, cik šīs tēmas tev kā klientam, kā darbiniekam, kā sadarbības partnerim, kā dažādām iesaistītām institūcijām, cik viņas tev ir svarīgas. Un tur, protams, ir dažas ļoti tādas paredzamas lietas, teiksim, kas būs svarīgs bankām, tu jau bez prasīšanas tā īsti ņemot, tu zini, un tas tev vairāk tā kā apliecina. Bet, teiksim, privāto klientu aptaujās, tur ir interesanti, tur vairāk, teiksim, tā datu privātums, konfidencialitāte, pēkšņi viņi iznāk ļoti augstu. Es nezinu, tas tāds kaut kāds tāds, vibes, ka Big Brother is watching you vai kaut kā tā, ja, bet kas, ko ir svarīgi zināt, kad šajā dzīves posmā vai šajā brīdī sabiedrībā šīs lietas ir svarīgas, un tā mēs arī uzliekam augstu prioritāti, lai tās gaidas attaisnotu. Jo faktiski tam sabiedrības iesaistēji tur ir tu viņu vai eksperti iesaisti, tu viņu iesaisti brīdī, kad tu vāc šīs tēmas, lai tu saprastu, kas tev ir svarīgs, un tad tieši lai novalidētu, lai tā kā cik svarīgs tev šis ir. Un tad mēs vairāk gājām uz to, lai saprastu, cik konkrētie jautājumi viņi ir svarīgi, un to tad arī tajā novērtējuma matricā, ja kāds jautājums kādai mērķa grupai ir top 3, tad tam būs tas augstākais arī vērtējums. To tad nedrīkst aizmirst, to nedrīkst pazaudēt visā tajā tēmu sarakstā. Tad būtībā jūs vispirms novērtējat ietekmi, un te no šīm
lietām, kas jums izauga ar vislielāko ietekmi, tām jūs te vērtējat šo te finanšu būtiskumu? Kas faktiski sanāk, ir, ka tajā tēmā bieži vien ir gan tas risks, gan tā ietekme, gan tā iespēja. Tas ir vairāk uz to jautājumu es varētu atbildēt dažādi, skatoties, cik es plaši skatos. Ja mēs par tēmām runājam, tad tur tās visas lietas notiek paralēli, bet arī skaidrs cilvēkiem vai klientiem viņiem, protams, tur viņi nedomā tādās dimensijās, ka tur būs tāda likumdošana, tā jums tur radīs spiedienu vai tur soda naudas vai tur kaut ko. Viņi domā, cik man kā patērētājiem šīs lietas ir nozīmīgas. Tā kā faktiski sanāk, ka tie ārējie stakeholderi vairāk, protams, to ietekmi vērtē, bet tas viss tāds paralēls process. Cik daudz laika jums pagāja, kamēr uztaisījāt novērtējumu? Zini, tur tā pieeja, faktiski katrs tas cikls ir tāds ieved to mūsu novērtējumu tādā nākošajā līmenī. Tas pirmais novērtējums, es teiktu, tie bija kaut kādi varbūt tādi 6 mēneši, bet bez steigas to lietu darot. Un tad jau atkal bija nākošais gads, kurā tad arī bija šīs te Eiropas prasības par to, kādiem principiem būtu jābūt iestrādātiem novērtējumā, kurš tur risks ir jāvērtē tur pirms pasākumiem riska mazināšanai, kurš tur pirms un pēc, un tad atkal viss tā metodoloģija ir nedaudz tāda fine-tunota. Bet, teiksim, šī tādu globālo pārvērtēšanu, to mēs arī esam ielikusi mūsu metodoloģijā, nav vērts biežāk darīt kā reiz 3 gados. Jo faktiski tu identificē problēmas, tu uz viņām strādā, tev kaut kādi mērķi, tev kaut kādi rezultāti, un tu nevari tā katru gadu svaidīties, bet katru gadu mēs, tāpat kā katru gadu visu uzņēmumu riski tiek pārskatīti, tā arī tas dubultais būtiskums, viņš tā kā tiek pārskatīts ar domu pagarināt to sarakstu, vai ir kaut kādas jaunas lietas nākušas klāt. Un faktiski nāk klāt tas pats mākslīgais intelekts, ja mēs ejam iekšā tajā biznesa virzienā, un tur ir tur likumdošana, kura tur noteikti ietekmēs, kā tas viss attīstīsies. Tad tajā longlistā mēs to pierakstam klāt, un tad mēs tā kā skatāmies, vai ir kaut kādas lietas, kuras gada laikā ir tajā sarakstā pavirzījušās augstāk, piemēram, piekļūstamība, kur šī likuma normu piemērošana nāk ar vien tuvāk, un cik mēs tur esam gatavi, negatavi, un kā tas tā nostaigā. Tādā ikgadējā pārskatā, un mēs to metodoloģiju esam paredzējuši, ka mēs varam arī veikt to pārvērtējumu, ja ir tādi apstākļi, bet normālā kārtā tas būtu tāds 3 gadu cikls, un tad tagad tajā nākošais lielais cikls tad būs viss, mēģinot arī pielikt klāt šos citrus uzņēmumus, un tad skatīties jau tādā tvērumā, kā tās tēmas pamainās. Bet es pieņemu, ka tajās tēmās viņam varbūt bioloģiskā daudzveidība mums pienāk klāt tieši uz to celtniecības virzienu, bet kopumā droši vien tās tēmas, tas pats tas klimata vai resursu jautājums, viņas jau saglabāsies, tur tikai būs apakšdisciplīnas, par kurām ir jādomā tieši specifiski šajā biznesa virzienā. Vai jums bija kāds moments šī būtiskuma izvērtējuma rezultātā? Ja tas rezultāts bija tāds, tās tēmas bija tāds, kurš vienmēr ir dzīvojuši uzņēmumā, jūs esat par viņām zinājuši, un nekas tāds jauns un pārsteidzošs jums neiznāca ārā, ka izrādās šitā joma mums ir baigi svarīgā, un mums uz to arī vajadzētu pagriezt savus starmešus. Tas lielākais, tā īsti ņemot, īsa atbilde ir nē. Tas viss, kas bija gaidāms, tā arī lietas notika. Varbūt, teiksim, mani personīgie momenti, pieņemsim, jaunā nozarē sākot strādāt, ir teiksim, kaut kādi tur cilvēktiesību jautājumi, par kuriem es nebiju iedomājusies, kad īstenībā tur teiksim, telko ir tāda dimensija, un tu skaties Eiropas telko pārskats, ka tur tas parādās, un viņi par to runā, un tad tev liekas, jā, tā ir ļoti būtiska lieta. Pieņemsim, šis privātums, tiesības sargājušās institūcijas, viņām likums
dod tiesības pieprasīt informāciju, kas kam zvanīja, un likums paredz, kādiem kriterijiem ir jāatbilst šiem pieprasījumiem, lai tu varētu tādu informāciju sniegt, un ne pa labi, un ne pa kreisi, jo tu būs pa labi un pa kreisi, tad tas ir cilvēktiesība pārkāpums, ja tas ir privātuma robežu pārkāpums. Bet tāds process uzņēmumā ir bijis no pirmās dienas, ja speciāli apmācīta komanda, kas izvērtē šos pieteikumus, kas noraida šos pieteikumus, ja viņi ir neatbilstoši, un tas nav tā, ka kurš varētu piezvanīt un kaut ko paprasīt. Tur ir ļoti stinga kārtība. Bet, tas izrādās arī ar šim ilgtspējas ietvaram īstenībā ļoti piederoša aktivitāte. Ja mēs salīdzinām tos ziņojumus, kas bija iepriekš izveidoti, un šo te jauno ziņojumu, kas jau ir pēc standartiem izveidot, kas ir tā būtiskākā atšķirība? Struktūra, datu daudzums, analīzes pieeja savādāka? Te gadījumā es nevaru šo jautājumu atbildēt, jo mēs tā ziņošanas praksi faktiski sākām tikai par šo jauno standartu domājot, jo šis ir mūsu otrais pārskats. Un tas pirmais pārskats jau bija tāda iešūpošanās ceļā uz to standartu, un atkal katrs nākošais pārskats ir arvien pilnīgāks un arvien atbilstošāks. Un līdz ar to, uzsākot praksi, zinot, ka tev aiz stūra ir jaunais standarts, tur nebija vērts domāt par, mēs šito taisīsim tur pēc GRI vai kaut kā savādāk. Mēs jau uzreiz uz to stūrējam. Tur nebija divu domu. Bet, tas lielā mērā ir atkarīgs, ar ko mēs salīdzinām. Protams, ilgspējas pārskatus arī bija iespējams veidot neatbilstoši nekādam standartam. Un tas ir, kur tie ilgspējas pārskati ir ieguvuši to sliktos slāvu, kā skaistie bukletiņi, ja, kur tu visu kaut kādus tur smuks vārds lietu un smuks bildes lietas iekšā un tikai labās lietas izstāst. Bet, teiksim, skatoties uz tādām GRI ziņošanas praksēm, es teiktu, ka šeit ir lielāks atklājumu datu apjoms un arī GRI standartā tev tomēr ir tāda lielāka brīvība pašam savus mērķus, savus rādītājus noteikt, atkarībā arī no rekomendācijām izvēlēties, bet ne tik daudz, ka ievērot visu sarakstu no A līdz Z. Tad šis standarts vairāk tomēr saka šīs lietas, par kurām tev ir kaut kas jāsaka. Vai tev ir ko teikt vai nav ko teikt, bet tev ir par viņām jāsaka, jārunā. Kā jums sokās ar gatavošanos nākamo pārskatu, tā veidot šajā AXBRL formātā jau kā gada pārskata daļu? Un vai jūs redzat, ka šis skaistais formāts ar skaistajām bildēm, PDF formātā pieejams, izlasāms jebkuram, vai viņi dzīvos divas paralēlas dzīves, vai tomēr ies uz to vienu formātu? Es tieši tagad esmu pieķērusies tā XBRL pētīšanai. Un es īstenībā viņu gribētu nākošajā vasarā, respektīvi ar nākošo pārskatu izmēģināt, pirms vēl tā tīraksti, kas mūsu gadījumā ir 26. gadā pār 25. gadu ir jārada. Es gribētu izmēģināt, ko tas nozīmē satagot, cik daudz laika tas paprasa, kā tās visas lietas iet, bet manas šī brīža izpratne ir tāda, ka tas pārskats, viņš var dzīvot to dzīvi, un viņš ir viens, bet viņš jau ir radīts ar domu, ka tu tos tekstus, kurus tu liec, šitā rindkopa atbildēs uz to prasību, reku šitie 3 cipari raksturos to prasību, un vēl šitā rindkopa būs tai prasībai. Ka tu faktiski jau arī to pārskatu radi un saceri ar vienu domu prātā, reku tava prasība, kā tu viņu adresē. Tāpēc man liekas, ka varbūt tīri, tas pats pārskats, viņš nav kafijas galdiņa lasāmais materiāls, jo tur lasu, un kāpēc viņi par tādām lietām runā, un kas šis vispār tāds par apgalvojumu zila gaisa. Bet tad, ja tu zini, ka tas ir tādējādi, tu atbildes kaut kādu prasību. Mans redzējums, ka tas ir viens pārskats, viens materiāls, kurš kalpo visiem mērķiem.
Var jau būt, kad es aplauzīšos šito praksi iedzīvinot un pēc gada ar lielu pārliecību stāstīšu, ka viss ir pilnīgi savādāk. Labi, es varu tikai novēlēt, lai izdodas. Saki, lūdzu, kas būtu tie tādi tips un triks, ko tu ieteiktu citiem savas nozares jomas kolēģiem, kas arī šobrīd domā, ok, mums jāizmēģina uztaisīt pārskatu par CSRS. Ko tu viņiem iedot, izējot šai pieredzē cauri? Kādas tips un triks tu viņiem iedot, kāds padoms? Ir skaidrs, ka tas pārskats apraksta lietas, kas tev ir. Tas nav, pārskats nav uzradāms tukšā vietā. Līdz ar to ir tādi, tās būtiskās prakses, kuras tev ir jāievieš, lai tu pēc tam tās var ielikt pārskatā. Tur emisiju aprēķināšanu, un tad tur saprast un novērtēt tās būtiskās tēmas, un tad tur izvirzīt mērķus, un tur politikas, un tur parametri, kur tev jāmēģina atrast arī kaut kāds finanšu cipars, jau konkrēts, teiksim, tur, klimata risku novērtēšanai, tur cik lielā mērā aktīvi ir ietekmēta un kāds ir tas tavs fiziskā klimata risku ietekmes cipars. Tie ir visi tādi mazi apakšprojekti, kuriem ir jāiziet cauri un kur tev ir jātiek skaidrībā, vai tas pats piegādātāju novērtēšanas prakses. Un tad, kad tev tās lietas ir, tad tu to pārskatu var salikt kopā. Mans darbs tā īsti ņemot, tu prasīs, cik tev laika prasa pārskata salikšana, viņš ir visa gada darbs. Tajā brīdī, kad tu nopublicē to vienu, tad tu esi jau to svaigā atmiņā ir visas lietas, kuras tev nebija tā īsti, un tad tu uz tām strādā visu to vasaru un rudeni, lai tās lietas pilnveidot, un jau nākošajam faktiski ziņošanas ciklam gatavojies. Bet es pieņemu, ka tas ir tāds sākuma gadu modelis ar laiku, jo tas viss būs nostabilizējies, un tad vairāk laika varēs veltīt uz attīstības jautājumiem. Bet es arī svaigi saskaitīju faktiski, lai es uzrakstītu pārskatu. Tā varētu sēdēt istabā, ne ar vienu nerunāt un rakstīt. Vispirms man vajag 70 inputus. Bet tie inputi, viņi ir dažādas svari. Viens inputs ir CO2 emisija aprēķina, zem kura tad ir arī vesels stāsts, vai viens inputs ir, biznesa līnijas neto apgrozījums, vai tur, bruto peļņa, vai kaut kāds finanšu cipars, kas tur ir nepieciešams, tur specifiskā ilgtspējas, tur kaut kāda indikātora aprēķinā, vai tur darbinieku sadalījums pēc tur kaut kā. Ne, faktiski visi darbinieku dati man bija kā viens inputs. Respektīvi, kaut kādi 70 inputi. Tajā brīdī, kad tev tie ir, tad tu to pārskatu, tas tiešām rakstīšanas jautājums. Jo otrā gadā jau tieši tā kā pat updateošanas jautājums, jo ir lietas un principi un pieejas, kuras jau tu vienreiz aprakst, kas tev nav otrais vairāk jāraksta. Tad tam sākotnējam fokusam, protams, ir jābūt uz to esošo prakšu iedibināšanu, lai dienas beigās tev ir par ko rakstīt. Jā, lai tev tas cipars, uz ko paskatīties, kur aprakstīt. Es tev nevaru nepaprasīt, kā telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvē, vai tu izmantoji AI rīkus arī? Jā, es izmantoju. Un es esmu izmantojusi, es varu iedot 2 piemērus. Viens bija emisiju aprēķinā. Tur ir teikts, tur ir tas vingrinājums, pārrēķiniet degvielas litrus megavatstundās. Tā. Izmantojot IPPC 4. ziņojuma metodoloģiju, kas aprakstīta tur, kur tur. Un es šķirstu, un tur kaut kādas tabulas. Un tad es Edge Copilotam prasīju, lai viņš to izdara. Un Edge Copilot dod smuks atsauces, lai es varu pārbaudīt, viņš to nav izgudrojis.
Un tad tas Edge Copilot smuki aprēķināja. Un es pārrēķināju, protams, vai tas tā kā viss loģiski. Man liekas, ka viss loģiski. Tā mēs ar Edge Copilot izrēķinājām, kā litrs pārrēķināt. Tas bija tas tās rādiņš, ko tu pasauc apsēties blakus tagad. mans analītiķis. Bet vēl es arī esmu izmantojusi šos te rīkus, teiksim, tādus ievada aprakstus, sacerot par šīs te jomas kopumā lomu ilgtspējīgu biznesu. Bet kas ir interesanti, gandrīz katru otro dienu man e-pastā uzraksta kāds, kas LinkedInā ir atradis manus kontaktus, kas ir izgudrojis kādu platformu, kā rakstīt ilgtspējas pārskatus. Agrāk man rakstīja tādi, kas ir izgudrojuši platformu, kā aprēķināt emisijas, un tagad raksta, kas izgudrojuši platformu, kā rakstīt pārskatus. Bet viens no tiem ir tiešām interesants, un viņiem ir iekšā feature, bet tā feature, viņi strādās tikai pēc kāda laika. Tad tur ir AI, kas apstaigā tavas nozares ilgtspējas pārskatus. Viņi savāc, ko citi ir rakstījuši par šo tēmu, un tādu tā kā kopsavilkumu, kas tur tā kā piestāvētu par to tēmu teikt. Jā. Un AI rīks, AI rīks arī var uztaisīt, faktiski tas ziņošanas standarts, viņš arī saka, tev ir tā kā īsi jāapraksta tava politika šajā jomā, un tev ir dokuments uz 3 lapām, un man viņš liekas, jau tā ir tik īsti, ko es visu to likšu iekšā savā pārskatā. Un tad man tas liekas mokoši, un tad AI rīkam uztais kopsavilkumu šim dokumentam. Jāpīķūnē drusciņi, bet jā, pa ko ne? Vai nevar ir vērts izmantot? Ir vērts izmantot. Ietaup laiku, ne pa jokam. Jā. Un tas double check draudziņš ir īstenībā, kas sēž blakus. Jā, tas rēķinātāji draudziņš, man liekas, lielākā pievienotā vērtība. Klau, tāds noslēguma jautājums. Jums laiks vienkārši kūst. Saki, lūdzu, kas ir tādi tavi, varbūt elki, ilgtspējas elki vai teiksim, personības vai brendi vai varbūt kāds avots, kurā tu labprāt paviesojies, iegūst jaunu elpu, iegūst jaunu vērtīgu informāciju, ar ko tu būtu gatavi padalīties arī ar klausītājiem? Man liekas, ka visnozīmīgākais avots, par ko es esmu, tā kā var uzsist uz pleca, ka es to esmu izgājis cauri. Es divas ziemas Kembridžā paņēmu tos ilgtspējas, tos postgraduate tos kursus. Viens bija tieši par biznesa ilgtspēju, un otrs bija tas tā kā Road to Net Zero vai kaut kā tā. Un tas ir tāda lieta, ko es rekomendētu darīt katram, kas ir pietiekoši tāda akadēmiska, visaptveroša tās lietas būtību, plašumu, ļoti daudz dažādas avots arī atklājošā pieredze, kad tu saproti lielo bildi. Un man tas personīgi ir ļoti, ļoti svarīgi tam, kā ir uzbūvēts mans prāts, saprast lielo bildi. Un līdz ar to, teiksim, kaut kādam tādam akadēmiskam pamatam tomēr viņam vajadzētu būt. Tā ir viena lieta, un otra lieta, teiksim, es varbūt netik daudz sekoju, teiksim, kaut kādam domātājam, kā es esmu, teiksim, tā pašā LinkedInā tur piesakojusi virknei ārzemnieku, vairāk, un arī, teiksim, telko jomai, tur noteikti, pieņemsim, datu centriem ir tāds resursu Uptime Institute, kas tur visu laiku visu kaut ko pētā, par visu kaut ko, bet arī tā skaitā par ilgtspēju, vai ir vairāk tādi newsletteri dažādiem avotiem, kur faktiski man vairāk interesē saprast, kā lietas attīstās, kā kaut kādas likumdošanas attīstās, bet arī daži tādi interesanti keisi, tur redz, ka pētījums tāds, redz, ka uzņēmuma pieredze šitāda, un tad tu vari vākt to kaleidoskopu savā galvā, kas dienas beigās tev palīdz norientēties.
Nenoslīgt detaļās, mēģinot rakstīt visus procesus, bet arī saglabāt to lielo helikopteru view, vai ne? Tajā pašā laikā jau tās informācijas daudzums un tie virzieni, kuros vajadzētu interesēties tur līdz cīkākajām detaļām, viņš ir neaptverams. Tas ir tāds overloads kaut kādā brīdī. Vienkārši dzīvotspēja, lai saglabātu, tur ir jāvelk strīpā un jāmeklē tomēr kaut kādu shortcut, kā tikt galā. Un arī ļoti precīzi atlasīt, vienkārši, šitā tēma man ir interesanta, bet šito es tagad taču neskatīšos. Jā, ir tie folderi izlasīšanai. Ja. Vēlāk. Atvaļinājumam. Jā. Paldies tev liels šodien, kad vai iespēja atnākt pie manis un izstāstīt savu pieredzi praktisko. Un es tikai novēlu, lai izdodas un ir tāds easy peasy nākamgad to XBRL vēl pieslēgt tam visam pasākumam klāt. Es jau sāku kļūt aizdomīgi. Paldies tev liels par stāstu. Paldies, esmu pagodināta. Paldies, ka biji kopā ar mums. Klausies podcastu Spotify un Apple podcasts platformās. Savukārt, ja tavam uzņēmumam ir nepieciešams palīdzēt noorientēties ilgtspējas jautājumos un izstrādāt ilgtspējas stratēģiju, sazināmies www.ziemeļmeitu.com.